Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko, šodien superīga saulaina diena, superīgs saulains vlogs, un jā, šodien es esmu kopā ar saviem labiem čomakiem, un tie ir neviens cits kā Slimets un Jurčiks TV. Čau visiem, jā. Mēs dosimies uz zooloģisko dārzu. Un jā, tāpēc paskatīsimies, kā mums veiksies. Es domāju, ka būs superīga forša diena. Un nu ko, es domāju, ka mēs varam doties iekšā. Aiziet! Nu ko, dāmas un kungi, mēs esam ieradušies. Lūk, kur mums ir burvīgais zoodārs, jā. Es personīgi neesmu bijis ļoti ilgi, tu, Jurčik? Arī ne. Kaut kur pirms 6 gadiem bija laikam. 6 gadiem, jā. Nu, man īstenībā kaut kas līdzīgs, jā. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu visi iet iekšā, apskatīsimies dzīvnieciņus, parādīsim arī jums viņus un, principā, aiziet. Nu ko, mīļie, mēs atrodamies pie āzīšiem. Paskatieties, kāda āzīša te ir. Nu, redziet, āzīši tie ir mazie. Kur redzi, maziņš āzīts. Jā, pavisam tāds maziņš āzīts te ir. Un te ir vēl āzīši, redziet. Nu, paskatieties, kāds āzīts mums. Vispārībā gaisotne šeit ir diezgan tāda patīkama, tāda maiga. Uzreiz tāda sajūta, kā tu jūties mājās, jo šeit tiešām es pie saviem āzīšiem tiešām jūtos kā mājās, mīļie. Tāpēc es domāju, ka iesim paskatīsimies, kas tālāk notiek vispārībā.
Un tagad, mīļie skatītāji, jūs varat izbaudīt šos burvīgos ruksīšus. Nu, pasiet, cik viņi daudz. Skaists meža cūciņas, vai ne, mīļie? Nu ko, ticiet vai ne, bet mēs atrodamies Āfrikā. Jūs redzat žirafītes, nu paskaties, cik skaists žirafītes mums ir arī. Mūsu pašu Rīgas zooloģiskajā dārzā. Nu vai nav skaisti, vai ne? Skatieties, mīļie, esmu gandrīz rokas stiepiena attālumā no pašām žirafēm. Wow, wow, wow. Sajūt tiešām kā būtu Āfrikā. Un, mīļie, burvīgais ķīšezars jūsu acu priekšā. Nu, vienkārši superīgi. Nu, kas varētu būt vēl labāks par pie paša zooparka, jā? Tie, kas nav vēl bijuši, obligāti atbrauciet uz zooloģisko dārzu, varēsiet arī iečikot šo burvīgo ainu, kas pavarās tieši uz ķīšezaru. Super! Nu, redziet, kāds āzīts vēl viens mums ir. Jā, šis ir mans draudziņš jaunais. Šitas ir jaunais āzīts, vai ne? Āzīt. Jā, pasies kāds smuks. Rietišķis. Priešgoļiņi, jā, tā ir priešgoļiņi, mīļie. Jā, paskaties kāds smuks āzīts, vai ne? Jā. Nu ko, mīļie, kā jūs redzat, kur es atrodos? Edijs atrodās uz kā tu atrodies, Edij? Es tagad atrodos uz Bīdas tīģera, dārgie skatītāji. Oh, nice. Jūs arī droši, jebkurš var uzkāpt augšā un nofotografēties uz šī mākslas darba, vai ne, Edij? Jā, tieši tā vienkārši awesome. Tā mēs atrodamies ar Jurčiku pie paša, man liekas, tāda top apskates vietas, man liekas, šajā zooloģiskā dārzā, un tas ir neviens cits kā Amūras tīģeris. Mīļie, skatieties, ko es atradu. Pasies, kādi maziņi āzīši. Mazie lemūriņi, paskatieties, jā? Nu, redziet, cik skaists tāds. Lemūriņš ar saviem bērniņiem, nu? Jā. Redz, viņš grauž lapiņas, ēd mierīgi. Kāds foršs āzīts. Nu ko, mīļie, satiku arī savus fanus, Džeki! Kā jūs sauc? Emīls un? Aksels. Nu ko, priekš, Džeki, kā jūs jūties šodien? Šodien lieliska diena. Lieliska diena, jā? Saulīt spīd, jā. Labi, Džeki, davai visi pasveiciniet. Visiem čau! Čau! Atrodos tropu mājā vienkārši, te ir tik karsts, mīļie, te ir tā kā džungļos.
Te laikam speciāli lūk krokodīlīts, paskatieties. Paskatieties, šis ir laikam pats lielākais krokodils, kas šeit atrodas. Vienkārši viņš apmēram, es nezinu, vismaz 3 metri garš. Tā vismaz izskatās. Wow, wow, tiešām ir kā sajūta, kā atrodies tagad tiešām džungļos. Tā, nu ko, mīļie, ir noslēdzies šīs burvīgais vlogs Zodu parkā. Tieši tāpēc cerams, ka jums patikās. Mēs ar Jurčiku dosimies ārā, un tāpēc visiem arī jums iesaku atbraukt uz šo zoodārzu, ne, Jurči? Tieši tiešām, nu, interesanti dzīvnieciņi, forši paskatīties. Dzīvnieciņas, noteikti aiziet pie vilkiem, vilki labākie. Jā, tīģerīts arī ļoti smuks, jā. Paldies, ka skatījāties, nu ko, mēs iesim ārā. Bet pagaid, eju. Bet ciet? Vatā. Bet reāli ciet? Kā tā Kā tik tārā tagad? Eju, vecīte, kā tik tārā? Nu, es domāju, nākt zooloģiskajā dārzā. Laikam būs jāpaliek šeit, jo durvis ir ciet, mēs laikam esam nokavējuši, mēs esam reāli ieslēgti. Labi, mīļie, mēs laikam paliksim zooloģiskajā dārzā, lai jums veicās un tiksimies jau nākošajos videoklipos. Čau visiem! Ātā!